Nu, es viņam tomēr uzliku to mufleri galā. Nu, tas ir tam Webasto. Nu, klusāks ir, es nenofilmēju pirms, kā skan, bet, nu, diezgan tāds šņākoņi tomēr. Es viņu varēju dzirdēt jau, es tur atnācu no turienes, viņu varēju kaut ko pusceļā jau dzirdēju. Nu, tāds meklējums interesants. Es stiprināt, jo te neko nafig nevajag, viņš tur dzīvo. Tāda nav skāda, jā, tā normāli. Kad tā pirmīt, jā, diezgan. Nu, jau te ir kuiķi, tas tā nav. Nu, vienalga. Tā. Palieko nepļērts. Nu, tā, šodienas darba būs padarīt. Tā, nu tā es te uztaisīju uz ātru roku. Iekšā, redz. Paņēmu no viena to gaisu. Nu, atnāca man gaisa cauruli garā. Te es viņu tā čakts pa to augšu, tad šitien lejā. Te man pūš tik uz kājām. Nu, viņš te pūš jau zin kā, garš tas ceļš viņam. Protams, ka viņš iet pa tiem vairāk ārā, un ne pa šitiem mazāk. Redz, un augšā reku arī lūciņi ir grozām, jā. Nu, te arī, nu, kaut ko viņš te bišķi pūš, tā nav. Teiksim, nav baigi strauji un izteikti, jā, bet, nu. Redz, kaut kādi hreniņi. Kurš man te rāda? Nu, 30 grādi, redz, kaut kāda ir uz to. Nu jā, tur galā jāmēt. Jūs uzsils bišķi. Kaut kāda 30. Kā viņš uz metāla hreniņas, uz metāla viņš tā nerāda kaut kā. Zin, kaut kas tur bija to gaišo. Ne, nu kaut ko viņš te pūš. Tā nav. Cauruli 20. Nezinu, šeit kā viņi dišos kaut ko. Kaut kā viņam tā mērīšana grūti iet šitam aparātam. Un te ir 33, jā, bet nu, tas arī tā. 42. Te uzreiz uz 17, 2, 30. Es kaut kā viņš to vajag. Ķipa atspīd, vai kas viņam nepatīk. 3. Nē, tas tā ticamāk. Un te arī, teiksim, tā, nu, pūš. Nevar teikt. Un te, kas sēž, zin kā, pie galda, un te ir foršs, te ir apakšā silts, nu. Te kājas, tev te viss, un ne, tu te lodē kaut ko baigi sirsnīgi, un tev te tā foršs viss tā pūš virsū. Jā, vēl vien reizi viņš man nepalaidās kaut kad, es tur biju atbraucis ar pirmo reizi. Nezinu, gribēju vārdīt ārā skatīties, bet nu īstenībā nekas traks jau nav. Tāds ir, ka viņš nepiešķiļ to degvielu, jo sūknīca strādā. Bet varbūt arī man kļūt, kad es palaižu to ups, jā, nu, palaižu ups, līdz ar to viņam spriegums parādās ekrāns, es uzreiz da pults slēdz iekšā. Nu, varbūt bišķi jāpagaida, šoreiz pagaidīju kaut kāds 20 sekundes. Nu, lai viņš tur apjēdz, viņš tur kaut ko tā ekrānā tur vēl tur tā kā čeko, tā kā ko zinu, varbūt pātri vienkārši palaidu toreiz, es nezinu, kas tur bija, bet, nu neārdīs es neko ārā, te pagaidām tas nav nekas kritisks. Ja no 10 reizēm, pirmo reizi viņš man nogļokoja vēl vienreiz. Tā kaut kā. Nu jā, 12. Šitas baigi čotku viss strādā. Saprot, kur ir prikols? Viņš jau rāda arī, nu žēl, ka ne vatus, bet viņš rāda arī kilovatus aktīvos, ja, kas šobrīd ir. Ar šito podziņu tu staigā, čakt reku ir 60 vati šobrīd man ir, ja. Nu, lukturs, tas nozīmē, kad lukturs man ir 30 vati, tad tas arī ņem 30 vatus, nu plus mīnus, jo vairāk jau nekas tieslēks nav. Un redz, baigi foršs, jā, viņš rāda šitos, nu, kilovatos viņš rāda, redz, 0,06, tas ir, nu, 6 simdaļas, ja kā tas sanāk, tas ir, nu, 60 vati, ja būtu 0,6, tad būtu 600 vati. Nu, tu saprat mani. Tās būtu 10 daļas, tagad ir 100 daļas. Nu, viņš nevar, jā, tas, ka viņš nevar parādīt, regu, kosinus phi viņš rāda, jā, 90%, 90, 0,9. Nu,
Jā, un šitie ir kilovati, redz, vēl veselie kilovati viņš nav uzskaitījis. Tikko būs viens veselais, tā viņš parādīs vienu veselo. Tāpēc viņš arī rāda kilovatos, saprot, stulba, ne? Jo viņam ir kilovatu stundas, ko viņš skaita kā skaitītājs, un kilovati arī kā pašreizējā jauda, ne? Viņš rāda, nu loģiski, jo viņš nevar rādīt vatus, tad nevar saprast nevarēs beigās. Ja reiz kilovati, tā kilovati, jo rakstīts jau arī virsū kilovati, vai ne? Nu, tā kā čotki man jau patīk tas, ka galvenais, ka vatos var redzēt. Nu, labi, neredzēs tur 62 vai 68 vati, jā, bet, 60 ir, 60 līdz 70 tajā robežā. Nu čotki, es teicu par to naudu, blē. Super aparāts. Strāvu jau, zin kā, tas jau arī, vai ne, tu jau varētu pēc strāvas rēķināt, bet ja tev, piemēram, tagad tu var mierīgi, ja 0,9, tev ir kosinus fī, tu jau var izrēķināt tos vatus, ja, bet ja tev, piemēram, ir saslēgt kaut kādu, tur ir drosels palaists kaut kas vēl, vai ne, tad tas kosinus fī paliek kāds 0,6, un tā strāva jau tev būs, ja, bet tā reālais patēriņš jau tev nav, tev ir mazāks, jo tev ir P, tev ir aktīvā jau, tev būs tikai kaut kādu 0,60%, ne, principā tā. Tā es te cīnos, jā. Labi, jābrauc jau mājās, jāslēdz būs ārā. Vispār interesants tas process, paskaties. Es slēdzu mārā. Cool. Tipa dzesē. Viņš parāda off. Un tad viņam būs interesanti. Darīšana tā diezgan fifīga. Ja jau reiz uzfilmē, tad tik daudz laika ir, kā 2 minūtes vēl pafilmē. Un tev paskatīties, ja tu vispār skatīsies. Tu teiks, ko tas muļķis tur ņemās? Ne, bet savot, ir lietas, kas ir vajadzīgs un kas arī patīk ņemties. Es nezinu, savu dzīves kvalitāti, lai tev ir silts, vismaz tur, kur to esi. Tas jau nav galīgi garām, es domāju. Protams, ka naudu var arī citur ielikt un varbūt labākās lietās un tādās, bet, viss ir vajadzīgs. Ne tikai tīras, jauks, smukas biks un džemperis, ja, un dārgs kurps, bet arī šitādas lietas vajadzīgi. Bļēt, šodien, bet mums bija darbs šodien, jā. Pat cik jāatstrādā, es nezinu, kā tev. Jāatstrādā bija. Stundu bija sāk darbdienu, bet, es tagad viņš tā kā domā. Štuko. Un tā viņam jāsāk dzesēt. Viņš tāds interesants kaut ko domā. Tā kā viņi palaiž arī, viņš ir tā pati ieslēdz bišķi uz lēnotā un kaut ko domā. Viņš aizgāja. Tagad viņš desējās. Un tad telefonā ir tā programma, tur jau grādi var redzēt viss, kas viņam ir iekšā, ko viņš redz ārpusē. Čotka tā programma īstenībā. Nezinu, vai viņi baigi vajadzīgi, bet tur laikam, jā, ja tu gribi, teiksim, iestatīt uz laiku, ja tu nāc, piemēram, tev, es nezinu, izdomājis, ka tu te atbrauks, teiksim, 8 no rīta, ne, un viņš tev bez 10-8 palaižās un uzsilda garāžu ķipa, tā. Un tad varbūt tā programma ir, jā, tur kaut ko vairāk tur var vieglāk izdarīt. Kaut kā viņam pašam iekšā visa podziņā var saspaidīt tieši to pašu. Sarežģītāk ir, bet izdarīt var. Jā, tad viņš dzesē. To savu rumpīti uzkars uz šo. Vai nepamēri izpūtēja, cik bija karsts. Labi, citreiz. Bet, rēķina tad, tā atnāca, šitas ir metri garš. Ārā viņš tur kaut kādu, 30 centimetri ir apmēram. Saprot, tas gals viss, kas ir ārā, jā, rēķina šodien ir cik tad kaut kādu 8 grādu. Tas viss, saprot, karsts bija. Es biju aizgāju kaut kādu, cik viņš te pastrādāja man 2 minūtes, kamēr es vēl aizgāju kādas 2 minūtes. Badās ar cimtu knapu to mufleru uzbāzi tā, baigi neturēja roku viņu. Mauc tā virsū, bišķi tā. Bija uzkars riktīgi līdz pat pašam galam, lai tas izpūtējas. Tā kā, patiesībā, jā, kādreiz nākotnē var tiešām viņam izplūdē likt radiatoru kaut kādu. Ja tas, ka uzkars, tad tev ir telpā riktīgs siltums papildus vēl. Bet, tur atkal baigie mīnusi, saprot, tam radiatoram apakšā krājās kondensāts, pat cik izpūtē viņam tur tek ārā viņš. Tā viņš krājās te radiatorā, un tev ik pa laikam tur jātais tas krāniņš apakšā, vai ne? Jāielieki, jālaiž viņš ārā, ja ne, tev tas radiators pēc pusgada ir pizdoheni.
Nu, es domāju, tās atgāzēm tur tā, nu, vai pizdohenu vai ne, bet, nu, rēķinieši tur krājas tas ūdens, nezinu, cik tas tur labi ir. Radiators jau it kā domāts ir ūdenim, bet, nu, jā, nezinu. Nu, džeki tā taisa, ja pa augšu viņi laiž iekšā. Ieplūd, izplūd, iet pa augšu un apakšā ieliek krānu tam radiatoram. Tad vienkārši, nu, tas bija viss, redz, shutdown. Nu, tas bija viss kaut kādu minūti, pusotru, cik viņš dzesējās. Un tagad tu vari maukt promierīgi, kāda problēma. Slēdz ārā ups un bye bye.